Beidzot, tas ir izdarīts, esmu iegādājies lauku viencētu, jau kā draugi saka, rančo. Pirmais, ko, protams, darījām, ir cīnījāmies ar šī gada trako zāli un mēģinam visu lēnā garā iekopt. Lai līdz šim brīdim tiktu, ir pagājis kaut kur apmēram pusgads vai pat druscīt vairāk. Protams, viena no pirmajām lietām ir jāstaisa mazmaiņa. Piemontēt durvis un druscīt pieregulēt, lai negāžos riņķi. Lieta, ko es nezināju sākumā, kad iegādājos lauka īpašumu, kuram ir vairāk kā 10 hektāri, ir, ka ir jāreģistrē saimnieciskā darbība. Un, ka tas ir jāizdara, pirms tu esi vispār sācis pat kaut kādu saimniecisko darbību veikt, vai es iegādājos to pašu īpašumu. Tas bija interesanti. Sanāca tā, ka man jāreģistrē saimnieciskā darbība, lai es varētu iegādāties īpašumu. Es pat neesmu neko sācis darīt, un man jau ir visādas birokrātiskās lietas jādara. Pasties, vakarā būs gaisma. Tas var izsataisīts. Pirmais, protams, biezā zāle, jo apakšā zem šīs zāles ir kūla. Tad, ejot striķi tīri farša, visu varēja sagraizīt. Nepatīk man šitie. Kā smuki izskatās, bet ūdeņi. Jārisina problēmas vēl un pēc kārtas. Pirms izrisināsim šito. Lai netak jums ir vēl citi šīfers arī, kas ir jāmaina. Mazāki caurumi, kas nav tik svarīgi vai plaisas, bet pirmais lielie un tad pārējo. Plāns ir tikai galā visiem krūmiem, kas ir auguši, lai smukāks skats te visur apkārt mums ir. Viss ir mazos bērziņos, krūmos, visādos kokos. Un tā jau lēnām varēs arī teritoriju sākt iekopt kārtīgāk. Protams, arī pļaujot visādus kukušņus un ko tik ne. Cieši arī tehnika nedaudz bija izbīdījusies asīta piedziņai. To ieliku atpakaļ kā vajag. Lielākās mocības bija ar rozēm. Nezinu precīzi, kā viņas sauc, bet tās, ka ar baltiem ziediem un šausmīgi daudz ērkšķiem. Nozāģēt viņas nozāģēja, un tad pēc tam tie lielākie zari ar bieziem cimdiem, jo kā tu kaut kur drusku pavelc, pārstiem cimdiem vienkārši izdurās cauri. Jā, tās rozes bija trakākais, ko vajadzēja savākt.
Tad, kad pieslēdzas lielā tehnika, tāda sākas pavisam cits ātrums visiem darbiem. Paralēli arī lielāki, mazāki jumta remonti turpinājās. Pirms ziemas gribās paspēt visu, lai tā kā netek. Kas to zina, kādi mums sniegi būs šogad. Varbūt arī tomēr ziema atnāks.